Sveiki, esmu beidzot studijās, jo Danuta jau bija ar jums jau pagājušajā ierakstā, bet turpin būt šeit. Bet Danuta turpin būt uzticama un būt šeit. Un paldies Dievam tiešām par viņas tēmu, arī par attiecībām. Savā ziņā mēs šodien turpināsim tēmu it kā par attiecībām, bet pieskarsimies tādam punktam, cik cilvēks var palīdzēt otram cilvēkam. Un pirms varbūt tādas mēs tēmas turpinājumu, es gribēju palielīt Danutu. Palielīt Danutu un atzīmēt tādu reklāmas pauze pašā sākumā, jo kas zina, vai jūs nonāksim līdz beigām, vai mēs paši nonāksim līdz beigām. Bet es gribēju padalīties ar to, ka mēs šodien esam īpašos apģērbos, man vajag jā. Un kad šie ir Danutas šūtie apģērbi papildināti ar kristīgiem akcentiem, tēmām, mākslu, skatījumu. Un kaut ko mēs plānojam, Danuta plāno turpināt attīstīties, bet es plānoju tikai palīdzēt viņai celt, un savā ziņā šeit ir tas, ko es varu palīdzēt Danutai, ievirzot tēmai. Bet jā, kad mēs katrs varam darboties un atkal kalpot tajā jomā, kur mums padodas. Cilvēks var palīdzēt cilvēkam. Kur cilvēks var palīdzēt cilvēkam. Bet tik un tā, pašam arī kaut kur ir nāksies kaut ko darīt. Jā, tā kā mēs plānojam attīstīt šo projektu un tā kā, ja jums ir sirdī, lūdzu par Danutu, lai viņai ir iedrošinājums, spēks, gudrība, kur un kā virzīties, un ja jums ir interesi par kādiem tērpiem, tad droši var sazināties privāti ar viņu. Jā, mierīgi. Tā kā tā. Tā kā rakstiet privāti ar mani. Privāti, jā. Tā kā, turpinām tēmu šodien, tātad atgādinu, cik cilvēks var palīdzēt otram cilvēkam. Šis ir tāds laikam trikī jautājums. Vai ne? Kādā līmenī un kādā jomā Danuta vienmēr ir punktuāli, tā teikt, jau sagatavojusies. Man ir, jā, kā mēs parasti gatavojam šīs tēmas, mēs pat īsti līdz galam nevienojamies, tā kā mums ir zinām tēma, bet mēs neatrunājam to konkrēti. Ko katrs sagatavoja. Jā, drīzāk tā, mēs neatrunājam, lai pēc tam šeit uz vietas esot ar to, ko mēs pārdomājam, kurš sagatavo, mēs šeit uz vietas radītu tā kā dzīvu sarunu un skatīties, kā tas atkal iznesās gaismā, tā teikt, konkrētajā brīdī un momentā. Tā kā no manas skatu punkta, laikam Ar šo mēs arī noslēgsim. Un ar šo mēs arī noslēgsim. Tas ir mans pārskats par šo tēmu. Man jau paliek karsti. Mazliet ir. Vai ne? Ko nozīmē 9. stāvs? 9. stāvs. Mēs esam 9. stāvā un ja kāds... Mēs šobrīd, laikam, brīvi jau sākām runāt. Ne pārāk. Citi domā atkal par to, ka šeit ir studija, bet īstenībā šī ir man dzīvokļa studija. Jā, tas būtu tā profesionāli nosaukts. Jā. Dzīvokļa studija. Dzīvokļa studija, bet tāpēc tas ir iedrošinājums arī jums. Galvenais stākat kādā brīdī, un tad jau Dievs virza attīstīs. Un nav nemaz arī slikti. Pareizi. Mēs esam kā mājās. Gandrīz. Ko, varbūt padalies uz to, kā tu saskatīji šo tēmu, jo šī tēma nāca no tevis, kur tā dzīma, kur tā tapa. Ok. Jā, īstenībā, kad es izanalizēju, ka sāk skatīties, par ko vispār runāt, man liekas, ka es kaut kā, mazliet tāds, tā kā to sauc latviski, saskaros ar diviem tādiem viedokļiem. Radās tas viens svētdienas laikā, kur cilvēks dalījās par dvēseli, un es kaut kā noķeru to domu, cik ļoti cilvēks ir vajadzīgs cilvēkam. Un tad, kad es skatījos Bībelē, man likās, tas īsti, paši izvērtējiet, ka ir salikt tādas divas puses. Tā kā, ko Dievs maina lietas cilvēkam?
un kur viņš Dievs palīdz. Un ko cilvēks palīdz cilvēkam, ko Bībele par to saka. Un īstenībā, ja mēs, piemēram, iesāktu no paša iesākuma, tad to, ko par cilvēku, tā kā cilvēks nopelna bonus punktu, ir tas, kas ir teikts 1. Mūzes grāmatā no paša sākuma. Īstenībā, man liekas, šis ir labs 2. nodaļā un 18. pants, kur ir teikts, ka nav, un Dievs tas kungs sacīja, ka nav labi cilvēkam būt vienam, un es tam darīšu palīgu, kas atbilst viņam. Un kā liekas, tieši tāpēc Dievs jau no paša sākuma pateica, ka cilvēkam ir vajadzīgs cilvēks. Jo, patiesībā, tas, kas mūsdienās ir tā kā topa lieta, ir tieši tā kā iet prom no cilvēkiem. Jā, nodalīties. Nu, mūsu kultūrās drīzāk tas ir. Kad es gribu viens dzīvot, es, satieku kādas jaunas meitenes, kuras tā kā grib apprecēties, bet viņas saka, ka viņām patīk dzīvot vienām. Un ka viņas tā arī nākamajā dzīvesvietā, vai tur, kur dzīvo, nepatīk un gribētu viena dzīvot. Un es īstenībā ļoti redzu, cik tas ir tāds, cik ērtāk it kā izskatās dzīvot vienam. Nu, reāli, ka gribās tieši vienam. Jā, un es īstenībā nonācu pie tā, kad Bībele mums saka, tur, labi, es tā ļoti brutāli pārskrienu pāri, ja, ka nepaļaujies uz cilvēku, ja. Nu, īstenībā Salmana pamācības saka, vai arī, kad nepaļaujies uz to, neliec visu cerību uz cilvēku un tam līdzīgi, un tā pašā Dievs pasaka, vispār nav labi, ka tu esi viens. Un cilvēks lai grib izvairīties, un man patīk no Salmana pamācībām 18.1, kur ir īstenībā teikts tas, es jau neatšķiros ne ar ko, man arī uznāk periods, kad es gribētu padzīvot. Mēs atgādinām, mēs esam tikai cilvēki, ja? Jā. Un Salmana pamācības īstenībā, ko viņi saka to, ka tā es mazliet apmaldījos savos, man liekas, ka es ieliku atzīmīgi, bet varbūt, ka es to neizdarīju. 18.1. Tur ir teikts tā, kurš pirmais atradīs, tā būs bonus punkts. Tātad, kas norobežojas no citiem un turas pats par sevi, tas meklē savu iegrubu un pretojas visam, kas labs. Un īstenībā, man kādreiz bija tā doma, ka dzīvot mežā vienam ir daudz foršāk. Bet tad, kad ir vēl kāds rakstīts tieši tādā pašā kontekstā, kas teica, ka ja tu vēlies norobežoties no citiem un turēties pa gabalu no citiem, tad pirmkārt, ko šī rakstīta pasaka, kad tu meklē savu iegribu, principā tu esi egoists. Un otrkārt, ka tu pretojies visam, kas ir labs. Un te mēs atkal savienojam ar to sākumu, ka Dievs teica, ka vispār tā nav laba doma. Jā. Un tāpēc man, skatot pār šo tēmu, man liekas, Dievs droši vien speciāli teica, ka nedrīkst atdalīties, jo cilvēki tiešām gribētu. Jā, jo, īstenībā to arī ļoti var redzēt, un arī Dieva vārds runā vispār par palīdzību, par kalpošanu un par, būt draudzē, tas arī ir starp cilvēkiem būt, vai ne? Neatstājiet svētos apulces, kas, teiksim tā, ir jāatgādina, lai tas notiek. Lai tas notiek, jo īstenībā, paskatoties kādām draudzēm, ir vietas, kur samazinās, vai ne, šie kalpotāji, kur, paldies Dievam, ir draudzes, kur arī atkal vairāk pulcējās, ir, kur samazinās. Bet par šobrīd runājam par sirds stāvokli, ka cilvēkiem vienkārši ir... Es to redzu kaut kā tajā būtībā, ka cilvēkiem ir grūti atzīt kādas savas lietas, un viņi negrib tik, tā teikt, asināti, lai norūdītos, lai mainītos sirds attieksmi. Jo arī tas pats, ko es redzu no attiecībās laulībā, ka tas jau ir tāds, jūs savienojaties un arī tā kā mācaties, vai ne? Un tas ir tāds, tik un tā, laulības, attiecības, ģimene, draudze, vai kur tas ir darbs, būt attiecībās, kur tev nākās domāt ne tikai par sevi, bet atkal domāt par to, kāda ir tava valoda, kāda ir tava attieksme, un kas izriet no tevis atkal. Un pāri visam, ko īstenībā Dievs, kad viņš radīja cilvēku, viņš jau tajā redzēja svētību, viņš jau teica, ka tas ir gana labi. Jo, tur, kur ir 2 vai 3, tur vienmēr ir Dievu klātbūtne. Iedomājies, it kā, tēma varbūt, labi, man patīkās īsumā, ka mans
mans mācītājs sludināja par to, ka, ir tā rakstiet, kur ir 2 un 3, kur 2, ja tur nevar, tā ir 3-kārša saite, ko nevar tik viegli pārot. Un mēs vienmēr to skatāmies tikai laulību kontekstā, bet patiesībā mēs jau to varam skatīties kā cilvēks ar cilvēku. Tur, kur ir 2, tur Dievs saka, ka es būšu jūsu vidū, tātad 3, jā. Tad vienmēr laulībā vai vienmēr attiecībās, kur ir 2 ticīgie, tur vienmēr ir Dievs. Vienmēr. Jā, tas bija tas, ko es arī tieši man nāca prātā. Jā. Man nāca prātā Tu vari nolasīt to rakstu. Jo kā mēs varam būt atkal, tā kā mēs varam īsti veidot attiecības, vai ne? Es domāju, ka tas nebūtu tik vienkārši ar Dievu veidot attiecības, ja, piemēram, mēs savā starpā nesarunotos, nemācītos runāt, piedot, atvainoties, iznest gaismā kādas lietas, kad kā tas ir, tu pie Dieva, piemēram, nāks un to visu varēs izdarīt, jā? Mierīgi. Sātnāk, piedot Dievs. Bet man ir šodien sagatavojas, vai ne? Un pārstācamies uz savu to. Jā, bet tas ir tāds kopdarbs, Dieva vārds arī par to runā. Es neesmu pierakstījusi to rakstīt, bet īstenībā ļoti labi. Man šis bija tāds, jā, tiešām. Man tas tā kaut kā nāca gaismā atkal. Tā kā, šī ir laba lieta. Jā, un īstenībā tas, ko es vēl gribēju pielikt klāt par to, ka pirmkārt tas ir, no to, ko es nolasīju to raksturvietu par to, ka viņš tā kā meklē savu labumu. Un tas, kas man visvairāk patīks īstenībā bieži ar cilvēkiem runājas, viņiem to atgādina. Viņš saka, tad, kad tu nodalies no citiem, tad tā svētība, ko Dievs ir iedevis, tā kā man, bet caur tevi, tad es viņu nesaņemu. Jā. Jo, šo es noķēru. Šo klausības pārķeru no Veroneša klausoties. Kad viņam bija periods, viņš gribēja uztaisīt pašnāvību, un viņš norobežojas no visiem, un tad kāds viņam pateica par to, varbūt pat Dievs, kad kāpēc tu mūs, tā kā publiku, kāpēc tu mūs apzodz? Ar to, ka tu aizej mājās un sēdi mājās un gribi vienkārši sevi nogalināt. Viņš teica, kāpēc tu mūs apzodz? Jo tad, kad tu mūs māci, kad tu mums sludini, kad tu runā, kad tu esi ar mums, tad mēs esam visi ieguvēji. Bet tad, kad tu izdomā, ka mums tevis nevajag, tad tu mūs apzodz. Pēc būtības tā ir tā kā bauslis, kad tev nebūs zakt. Un man tad pirmo reizi es iedomājos, ka es vispār brīnos, kā Dieva vārds ir, viņš reizēm tiešām ir, reizēm un vienkārši, kamēr es izaugu līdz līmenim lasīt Bībeli tā, kā tas ir rakstīts, tik vienkāršas lietas, kuras mēs vienkārši neredz. Un ir jāizaug līdz līmenim, lai saprast, ka tad, kad tu aizej mājās un viens pats esi tur un tu neatnāc ar mani parunāt, kad man vajag, tad tu esi reāli mani apzadis. Un īstenībā tu esi sev izpatīts, tu esi pasēdējis mājās, tur esi nezinu, uzēdis kaut ko vai paskaties pa logu, paraudājis, bet īstenībā, ka tu man neiedev to, kas īstenībā mums abiem varbūt bija vajadzīgs reāli. Man, protams, jā. Es domāšu par sevi. Jā. Nē, es iešu pažēloties ar stirnām runāt. Tas bija reāls vesels apvēršanas manā galvā par to, kad cilvēks viens norobežojoties apzog citus ar to. Bet tas ir atkal kaut kāds skatījums, kā cilvēks redz vairāk liek to akcentu uz sevi, ka viņam ir šī doma, ka viņš nekam nav vērtīgs vai ne, un noderīgs. Bet pasties draudzē, viens cilvēks izdomā, ka, es šonadēļ tur nevadīšu sieviešu kalpošanu. Otrs izdomā, es neiešu uz lūkšanu. Trešais izdomā, ko es tur iešu slavēt, es vienkārši aiziešu tur rotaļistabā vai es aiziešu iedzert tēju. Un tajā laikā, piemēram, tā kopiena, kas ir atnākusi uz sapulci, ka viņi tur ir 3, piemēram. Bet vai tu nevar teikt, ka viņi ir apzakti? Tāpēc, ka kāds pieņem lēmumu atdalīties un būt viens. Jo viņš neapzinās, kā tas iet. Jo tad, kad mēs, es domāju, ka to nevar noliekt, kad mēs esam vairāk kopā, mums lūkšanas ir savādākas. Jo Dieva gars, viņš izlejās uz slāpēm, uz alkām, uz izsalkumu. Un tad, kad sēž cilvēks zālē, kurš tur knapi ir izbeidzies un arī tas izbeidzina, kad nav cilvēku, piemēram, blakus. Tad tas vēl vairāk pastiprina to neforšo sajūtu. Tas gan, jā.
Un tā ir reāla zakšana. Es uzskatu, ka es jūtos apdalīt, ka kāds pateica, ka šonadēļ kaut kas nenotiks, tāpēc, ka es nezinu, kāds ir nogurs. Bet, protams, ir situācijas un apstākļi arī kādas. Jā, protams. Bet tas var kļūt par ieradumu. Nē, labi. Es šeit runāju par to, ka godīgi izvērtēs sev, vai tas nekļūst par ieradumu un par to, ka tas vienreiz neatnāk, otrais neatnāk, trešreiz neatnāk, un vispār, kam es esmu vajadzīgs, un tad jau mēs ieejam tādos melos paši sev. Arī, jā. Tas nav stāsts. Bet tas nav, jā. Bet tajā pat laikā tad ir šis jautājums, cik tu esi atkal gatavs meklēt palīdzību. Jo, ja tev ir kādi apstākļi, situācijas, un tu gribi norobežoties, jo es pats zinu, ka reizēm tā ir vieglāk, ka tev ir grūtības, ka tu ej cauri kaut kādām situācijām, un tiešām ir spiediens reizēm, kad tev vajag pabūt vienam. Kā es savā ceļā gāju, ka tas ir ceļš, kur es tiešām nāku lūkšanas kambarī un izēju caur tām sāpēm, pielūgsmēm, un man vajag vienkārši tā. Svētdien dievkalpojumu laikā? Nē. Bet ir tas, to piemēru es gribēju teikt par to, ka pēc tam ir arī apstākļi, kur ir kaut kāds spiediens, piemēram, neaizēju. Man tā neteiktu, ka man tas ir brīvieši, vai ne? Bet tas ir kaut kādas situācijas vai ko. Es domāju, varbūt vairāk tas īstenībā, tas, tā kā es sākumā teicu, kas, piemēram, izlem dzīvot tur mežā. Es vairs neiešu uz draudzi, jo, ja tam es tā godīgi, es tur nejūtos savs, un es vienkārši, tas neizklausās, ka tu esi apvainojies. Kaut kas ir tas, kas tev norobežo, jā, ka tu gribi vēl vairāk, tā kā. Jā, ten ir, protams, ja jau tu savā sirdī esi nolēmis bez maz vai ne, ka tev nevajag neviens cits, un tu esi zina labāk. Vispār, man ir joks par pirmo atklāsmu, ko cilvēks saņem, kad viņi pamet draudzi. Ka Dievs ir visur. Jā. Tas ir, kad nav svarīgi, vai ne, kuras iešu savu ceļu, un Dievs ir visur. Jā, un es guļu, un viņš ir ar mani, un es ceļos, viņš ir ar mani. Jā. Bet es vienmēr saku tā. Bet tad, kad tu biji draudzē, tev nebija šī atklāsme. Tu viņu saņēmi tikai tāpēc. Tas man liekas šo te brīdinājumu, tur ir izsaukums zīmes sos, kad kaut kas nav kārtībā. Kad tu pameti, tu pēkšņi kļuvi par atklāsmu cilvēku, bet, kad tu biji draudzē, tad, kaut kā tā. Kad atkal ir pavisam cits. Bet tas, ko es varu no savas pieredzes atkal dalīties, kad es eju kaut kādām garīgajām lietām cauri, kad tieši tas, kad pat, ja ir kaut kāda nevēlēšanās vai, piemēram, negribu, bet es eju tik un tā. Es esmu uzticīga, mēs zinām, ka man ir jābūt savā draudzē, un tad, kad nav tā iedvesma vai, ka tu jūties garīgi zemākā punktā, un tas var būt vienkārši kā dievkalpojums vai slavēšana vai kāds vārds no mācītāja. Tas tā paceļ un īstenībā iedvesmu, un tu nekad nevari zināt, kurš ir tev tas punkts, kurā Dievs atkal grib atgriezt tev ticību. Jo, ja tu paliec viens nodalījies, tad tas nevienmēr tas notiek. Tā ir lietas un cīņas, ko tu vari izcīnīt viens. Ir lietas un cīņas, situācijas, kur tev ir jādalās, kur tev ir jāprasa padoms, jo Velns izmanto šos brīžus, kad tu esi viens, viņš saka sabīt tavu galvu tā, ka tu jau vari sākt ticēt kaut kādiem meliem, situācijām, vai ne? Tāpēc arī ļoti svarīgi ir lūgt Dievam prasīt, lai tomēr viņš parāda uz kādu ceļu tu esi, kur ir tās domas, jo ja tu zini, ka Dieva prāts un Dievs vārds saka, ka mums ir jābūt, jāpulcējās kopā, vai ne? Tev ir jābūt starp cilvēkiem, nevis jānodalās, tad ir šī pamatī, kas tomēr strādā, un tev ir jāpielieto. Sūta, man ir saldais ēdiens. Attīstīt, cerams. Es kaut kādā pārdomāju šo tēmu, es domāju, kur vispār Bībelē cilvēks nospēlē reālu lomu? To, ko tu tagad stāstīji, man liekas, ka tagad mēs varētu pieslēgties vienam konkrētai situācijai. Tad, kad tu teici, ka ir tas zemais punkts, vai ne? Paņemsim Dāvidu. Kad viņš sagrēkoja ar, Batšebu, tad viņš nejūta, ka viņam vajadzētu saukt uz Dievu. Tā fāze, kad tev liekas, ka ir ok, un ko īstumā Dievs dara,
kad Dievs atkal, ko viņš izdarīja, viņš atsūtīja viņam Nātanu. Viņš pateica viņam vārdu, ka to, ko tu esi darījis, ir pelnījis nāvi, jo viņš aizsūtīja Ūriju, kā lai saka, labi, tie, kas nezinu, varbūt ķēniņš Dāvids, un viņš neaizgāja karā, bet pastaigājās pa savu mājas jumtu un ieraudzīja tur kādu daļu viņu mazgājoties. Un viņš izdomāja, ka viņš varētu viņu paaicināt pie sevis, un tad viņš aizsūtīja savus kalpus, viņi atveda šo sievieti, un viņiem tur notikās seksuāls kontakts, un pēc tam, lai kaut kā bišķiņ kaut kā nesmuksās. Viņš izdomāja, ka viņš taču pareizi, viņas vīrs ir karā, un viņš teica, lai aizsūt šo vīru rindu priekšā, un tad tur viennozīmīgi ir šis pēc statistikas tā laika, ka šis cilvēks varētu tikt nogalināts viens no pirmajiem. Viņam izdzīvot diezgan tā savu cerības. Sastākajā līnijā tiek, jā. Tā arī redz notikās, un principā varētu teikt, ka viņš aizsūtīja savu vēl pēc tam draugu, savu uzticamo vienu no tiem 30, cik viņam bija tie super uzticamie cilvēki, un viņš dzīvoja vienkārši tālāk. Kā nekas nebūtu noticis. Man liekas, tu esi ar cilvēkiem un visi kārtībā, bet Dievs, ko viņš dara, man viss šis fokus patīk tas, ka Dievs iznāk uz kontaktu patiesībā. Visa soļu grāmata, ka Dievs sūta cilvēku, jo cilvēks īstenībā nejūt. Tad, kad es gribu norobežoties un dzīvot pats savu dzīvi un šovakar siešu mājās un paraudāšu, man neviens nav vajadzīgs un nezvaniet man un es izslēgšu skaņu un nevajag man un ejiet visi, ejiet, jā, ejiet kaut kur prom. Vienmēr sakot, ka Dievs, man liekas, ka tas ir tajā, es domāju, ka tas ir kaut kāds tāds sākuma moments, jo tad, kad tu patiešām jau viss, tad, kad tev jau patīk tas process, tā ir cita lieta, bet man liekas, ka sākumā varētu ar to neapzināties, un viņš, jā, 2. Samuela grāmatā 12, tur ir šis stāsts par to, kad Nātans saka, tas, kurš, Dāvids uz to atbild, ka tas, ko darīsi, nav pelnījis, un tālāk 7. pantā Nātans atbild Dāvidam, tu esi tas vīrs. Un viņam tāds, ko? Tiešām? Iedomājies, ka cilvēks pat nebija apzinājies, un man patīk tieši tas, ka ir cilvēks, kurš to pasaka. Ka mums reizēm ir vajadzīgs šis viens vārds. Ka viņš gudrībā paceļ to tā, lai saprast, ka tu pats esi tas, kas tā rīkojies. Tev jānāk pie atziņas. Un pats trikī moments ir tas, kad es uzrakstīju šos stabiņus, kur Dievs nāk palīgā un cilvēks. Es nevarētu šeit gluži teikt, ka tas bija cilvēks vai ka tas bija tikai Dievs. Jo Dievs izmanto cilvēku vienam priekš otru. Un tā ir tā, man liekas, lielākā mūsdienu sāpe atzīt to, ka Dievs izmanto cits cilvēks. Jo viņš pateica vienkārši vienu teikumu bez mazvai, ka tur bija, viņš izstāstīja veselu tādu pasaciņu, tādu fantaziju par jēriņu, ja, ka tur bija bagātais, kam bija daudz jēriņu, un tur bija viens, kuram bija vienu izlolojis no bērnības, un tad viņš tur no jaunības dienām, un, teiksim tā, šis bagātais izvēlējās nokaut to vienu. Kad vārds, viens teikums, viena atklāsme, var reizēm skatiens, viens apskāviens no cilvēka. Es saprotu, ka cilvēki dzīvo līmenī, kad Dievs pats atnāk un pats samīļo un pats uzrunā un tam līdzīgi, bet cik ļoti mēs dzīvojam realitātei, kad mums ir tieši cilvēks vajadzīgs. Šis ir, jā. Nē, pilnīgi patiesība par to es arī mācoties un skatoties, cik ļoti Dievs īstenībā lieto mūs, lai paust savu valstību, lai savu dabu, savus domas, tāpēc jau mēs esam radīti pēc Dieva līdzības, un ne, lai atkal šo. Mēs katrs, protams, individuāli esam veidots dažādi, bet tajā pat laikā Dieva līdzībā. Un mēs varam konkrēti tādi, kādi mēs esam radīti, mēs varam paust to Dieva dabu atkal. Un savalkot laikam ar tām mūsdienām, ko varbūt gribētu arī celt gaismā vai kādam pavērst to skatienu vai domu. Jo ir reizēm tā, ka cilvēki domā, viņi atnāk pie Jēzus un viss, Jēzus jau ir izdarījis un ka jums nekas nav jādara, vai ne, bet es nezinu, kurš no manējiem, man liekas, ka kāds no manas draugas locekļiem to teica, par to, ka tad, kad tu nāc, par dzīvu bez Jēzus, tev bija kā tumša istaba, vai ne?
tu dzīvoji savā ierastajā kārtībā un tā. Un tad, kad tu atnāc pie Jēzus savā istabā, vienkārši teik, es nezinu, kurš šito man stāstīja, tu zini, ja? Tu Nē, mums draudz arī bija šis vārds. Bet, no jūs satrauc ciemos. Man liekas, šito stāstīja. Mums jā. Bet man tas tik ļoti patika, un es likies arī kādam cilvēkam, jo tu esi dalījusies, jo vienkārši vajag reizēm to pasniegt tā šajā skatījumā, mūsdienīgajā, vai ne, lai cilvēki saprot, jo tad, kad tu esi atkal atnācis pie Jēzus, ir tavā istabā tiek iedegta gaisma, bet tas, kā tu esi dzīvojis, tu biji akls. Kad tu biji akls, tu neredzēji, kā tev nekārtība vai kas tev tur katrā kaktā atrodas. Un kopā ar Jēzu ir tas, ka tu sāc tagad to kārtot. Tu saproti, kāpēc tev ir tās darbības tā, kāpēc tu esi dzīvojis, no kurienes tev tas nāk, vai tev tas ir no vecākiem ielikts vai no kaut kādiem attiecībām, vai ne? Bet tās ir tās lietas, kuras tev šobrīd ir jāizvērtē, jāskatās un atkal, lai tu vairāk pieaugt Jēzus līdzībā. Un tāpēc, ja mums tā tēma ir par to, cik cilvēks var palīdzēt otram cilvēkam, tad Efeziešos 4. nodaļa, sākot no 22. panta, ir teikts, ka līdz ar agrākās dzīves veidu jums jāatmet vecais cilvēks, kas savu kārību pievilciet bojā un jāatjaunojas savā sirdsprātā un jāapģērb jaunais cilvēks, kas radīts pēc Dieva patiesā taisnībā un svētumā. Un es zinu, ka ir arī vairākās vietās runāts Dieva vārdā par to, ka ir arī mūsu darbība tiešām, ir cilvēki, kas tev var parādīt, celt gaismā kaut kādas lietas, aspektus, ko mēs nepamanām, bet arī šeit ir minēts par to, ka tā ir mūsu darbība, un mums ir jāapzinās, ka mums ir jāatstāja kaut kādi vecās dzīves paradumi. Jāatmet vecais cilvēks, jāatjaunojas savā sirdsprātā un jāapģērb jaunais cilvēks, jo tur ir teikts jums. Tad, tas ir ne jau Dievam, tas nav jādara. Neteik, ka ne. Nē, viņš jau nebūtu slikti. Nē, viņš jau visu to ir izdarījis. Viņš jau ir izdarījis, jā, vienkārši te ir mūsu izvēle, mūsu darbība un reizēm cilvēki, es pati mācos šobrīd atpazīt un saprast, kas jau man kā Dieva bērnam pieder, vai ne? Bet, ja mēs neatjaunojamies tajā prātā, kas mēs esam jaunajā identitātē, kur mums ir jāatstāj kādas lietas, kur ir jāatstāj tā nabadzīgā domāšana, īstenībā mums pašiem ir jānovelk, jo mēs jau esam dot, tā teikt, bagātībā, ietērpt, atjaunoti, dziedināt, un ļoti daudz īstenībā ir no mūsu domām. Šobrīd vienkārši es eju šajā tēmā. Es domāju, teikt vai neteikt to, es redzu, ka te ir jau ir kāds ir noskatījies materiālu. Jā, jo es šobrīd eju tēmā par prāta atjaunošanu, jā, tēmā, ko arī viens mācītājs pasniedz. Es ceru, tu vairāk pēc tam mums būs. Šis ir kāds slūpē. Jā. Mēs dzirdēsim vairāk. Un pašai īstenībā nāca atklāts par to, cik man pašai ir jāstrādā un jāizdara izvēle, jo Dievam īstenībā ir viens teksts, kas man ļoti atklāja kaut kādas lietas, ko es nebiju pamanījis par to, ka Dievam ir īstenībā ļoti svarīgi, kā mēs domājam par sevi, par Dievu, par citiem cilvēkiem, jo no domāšanas veida ir mūsu ticība. Tāpēc, cik ļoti ir mums jāstrādā ar kaut kādām lietām, un tad ir jautājums, vai tiešām jebkurā sfērā tev var palīdzēt otrs cilvēks. Un te mēs pārslēdzamies. Uz reklāmas pauzi? Nē. Piesako mums. Piesako, bet es paskatījos psalmos. Un psalmi ir tāda interesanta lieta, ko. Un tagad es tev, Laura, pateikšu tā atspēko. Šis ir labs jautājums. Es pārdos tavu tēmu. Nē, viss kārtībā. Es vienkārši lasīju psalmus, tad, kad man uzrakstīja virsrakstu šai tēmai. Un es biju tajā brīdī, kad es lasīju psalmus pēc kārtas. Un 146. psalms. Un sākot no 7. panta līdz 8. Man liekas,
Es kaut kā sēdēju un domāju par to tēmu, bet vai vispār pēc šī panta būs ko pateikt tālāk, jo tur teikts, viņš, te ir runa par Dievu iepriekšējā, piektajā, viņš nes tiesu tiem, kas varas darbs cieš un dod maizi izsalkušajiem. Tas kungs atsvabina cietumniekus, tas kungs atdara acis aklajiem, tas kungs uzceļ nospiestos, tas kungs mīl taisnos, tas kungs pasargā svešniekus un vārīgus un uztur atraitnes. Un tālāk jau reiz ir. Bet tā doma, man liekas, cik milzīgi un dārgu izdara Dievs. Man liekas, viņš atsvabina cietumnieks. Ok, te ir runa par, ar mūsu iekšā cilvēku, par garīgo cilvēku. Ka viņš vienkārši dara mūsu. Un tad var apmaldīties, var padomāt, ka tad jau man nekas nav vairs jādara. Bet tad, kad ir tā gaisma mūsu telpā, tad liekas, kā tu vari vispār padomāt, ja tu esi reāli kļuvis redzīgs, kā tu vari padomāt, ka tev nekas nav jādara, ja tev ir ieslēgt gaisma istabā, kur nekād nav bijis gaisma. Kā tu vari domāt, cik Laura dzīvo? Nevar teikt, cik gadus. Bet es dzīvoju bez Dieva 29 gadus. 29 gadus. Es domāju, ka ir tādas telpas, kur tu ieej iekšā un tu pat nevar īsti ieiet, kad reizēm mēs esam tik, tu pats saņemšu atklāsmi, ka tu jūties, ja tu jūties nospiest savā dzīvē, varbūt tas ir, ka tava garīgā telpa, tava dzīve ir tik piebāsta, varbūt kāds ir skatījies, ir tas, no Anglijā ir tāds Pink, ja, tāda firma, un ir viena meitene, kas tīra visu trakākās mājas, viņa pavelti to dara vienu, man liekas, vai nedēļā vai mēnesī, vienu viņa pavelti iztīra, un tur tās istabas dzīvokļi ir vienkārši tādi, ka tu atver durvis un tev ir taciņa. Un man liekas, ka tā nospiestība mūsu dzīvē, tas arī ir tas mūsu musars, ko mēs neesam nesuši ārā, mūsu lupa, tas viss tur vienkārši ir kaut kādas smirdīgas lietas. Viņš ar laiku, kad cilvēks nesakārto savu dzīvi, es, ka reizēm skatos, tur ir cilvēki, kas 4 gadus tikai. Un jau viss tev vienkārši nav jau vairs gulta, tev vairs nav, tu guli uzrāpies augšā uz kalna. No malas liekas, kā tā var? Bet es domāju, ka tā ir mūsu tā realitāte, ka mēs kā aklie cilvēki, kuriem nav asistents, kurš neatnāk reiz nedēļā iztīrīt istabu, kā tu gatavo? Tu jau negatavo pat sev ēst, tu nopērc gatavu un tās buņģas izmet, tu vienkārši. Man liekas, es skatos, neviena no ierīcēm, ne tur leduskapis, ne tur vispār nekas nestrādā, vienkārši viņš jau ir apakšā zem visām tām, un labierīcības vispār, man liekas. Un tad, kad tev ir tā gaisma, tu taču nevar netīrīt, ja kurš normāls cilvēks sapratīs, vai viņam nav atvērts acis. Tā gaisma nav varbūt ieslēgta. Kā tu vari padomāt, ka Dievs visu izdarīs? Tu iedomājies, pat šeit, man liekas, ka ir reāli jāsaņem droši vien par to tādu reālu saprašanu, ka Dievs tev garīgajā, viņš tev vienkārši, tu esi brīvs, tev tā nav jādzīvo. Vienkārši sakop savu teritoriju, tev tā nav jādzīvo. Tu esi pabarots, tev ir viss, tev vienkārši Dievs atbrīvo. Un man likās tā, un tad no Jāņa 8:36, ja dēls atbrīvo, tad tu pat tiešām esi brīvs. Un te man uzradās īstumā šī rakstvieta, ir tā atslēgas rakstvieta, kad man likās pagaidi. Dēls ir atbrīvojis. Un kāpēc man vajag cilvēku? Un tāpēc īstumā gribēju pacelt šo tēmu par to, kad man patīk, ka Dievs man atbildēja, kad īstumā jau pirmajā, grāmatā, otrajā lapas pusē ir teiks, ka Dievs gribēja. Viņš redz, cik mums to ļoti īstenībā vajag. Dievs jau ir pār attiecībām. Viņš pats ir attiecību. Nevar teikt cilvēks. Viņš pats ir attiecībās, jo viņš ir trīsvienīgs Dievs. Un viņš īstenībā, ja pareizi būvētas attiecības, tās ir svētība. Jā. Cilvēks viens nevar izdarīt tik daudz, kā var izdarīt kopā. Vai tas ir 2 vai 3 vai vairāk, bet par to arī ļoti daudz grāmatas runā. Dieva vārds arī par to runāja, arī, kad mēs ejam kaut kur, kā teikt, tālāk var aiziet kopā, vai ne? Tālāk var aiziet kopā. Tas ir mans sāpīgais jautājums. Es nebiju to tā baigi domāt. Jā, vai ne, kad iztēlojas džungļus vai tuksnes, kad jūs esat vairāk, jūs varat tālāk aiziet. Vienam tad ir tas, kad viņš var aiziet ātrāk, bet viņam ir, man patīk tā doma par to, ka viņam ir jāskrien.
Jo tev vienkārši tur... Tev ir Reāli, ka tev, jā, tu vienkārši tu ātrāk varbūt nonāks. Tu būsi vienkārši skrējis to ceļu. Bet kopā jūs varat arī izbaudīt procesu. Īstenībā ir vieglāk, jo tev nav visu laiku, tev kāds vienmēr piesats tev muguru pēc būtības. Kāds tur nakts sardzē stāv. Bet viņam ir visu laiku jāskrien reāli. Tieši tā. Tas, man liekas, ir daudz neforšāk, ne? Protams. Tāpēc preceties, kas ir neprecēti. Dzemdēt Dzemdēt bērnus, tie, kam nav bērni. Jo šis viss ir par to. Labi, es patīcu caur šiem jautājumiem, jo es esmu pirmais cilvēks, kurš grib dzīvot kaut kur tālāk. Tur uz tās saliņas. Bet īstenībā, ja tu tā reāli pat paskaties, tu jau nevari tāpat. Nu, ko tu ēdīsi tur melenes? Melenes, labi, 2 nedēļas gadā. Un tālāk. Ķersi zīvis. Cik tev tā malka uz tās salas būs? Tāpat ir reāli īstenībā grūtāk. Mūsu resursi jau arī izbeidzās un ir vajadzīgs atbalsts. Un, kad domājam par šo tēmu, tad noteikti ļoti daudz var paskatīties, gan arī par to, kā cilvēks var palīdzēt otram, jau, piemēram, tas pats bērns vai ne, kad ienāk ģimenē, cik ļoti mēs esam atbildīgi iemācīt atkal bērnam kāds primitīvas lietas, tāpat tās atkal šos kristīgos principus parādīt piemēru un šīs lietas, ko mēs varam ielikt jau bērna pamato bērnībā, lai atkal veidot viņu nākotni, ka viņš iet. Tas izklausās tik vienkārši, jā? Tas izklausās vienkārši. Labi, es nedrīkst runāt par to. Nē, tu vari runāt, bet man vienkārši tas... Labi, ne visi, tas varbūt ir tāda. Vispār, starp citu, es karu vēl vienu punktu, kas man pašā likās, ka kā es iepriekš par to nebiju iedomājusies, kur, es vienkārši pat. Tātad par to, cik ļoti cilvēks mums ir vajadzīgs. Ja mēs atveram, piemēram, 1. Mūzes 27. nodaļā, tur ir stāsts par Īzāku, un kad viņam bija 2 dēli, kurš atceros, kā viņi sauc, Jēkabs un Ēsaus. Labs, pateikšu priekšā, es nemulsināšu cilvēku šī jautājuma zālē nevienmēr strādā. Nevienmēr viņi atbild, vai ne? Nu jā, zin kā, viens kautrējās par to, kurš to nezinu, ko es te zīmēšos, otrs tāds, es tiešām nezinu. Tad kā nekad nezinu, kurš ko zina, kurš ko nezinu. Tātad mēs zinām to, ka Jēkabs ar Ēsaus bija pirmdzimtais, bet, slavenais stāsts par to zupšķīvi, ka viņš, tā kā joka pēc, ko man tā pirmdzimtība dod, nekas traks jau nav, un viņš it kā tā kā viņu atdeva savam brālim. Un pēc tam, kad viņa mamma Rebeka atnāca, noklausījās to sarunu ar šo te dēlu vecāko, kad Īzāks teica, ka es taisos mirt, un es tevi svētīšu, aizēju tur noķeru kādu uztais man ēst, un tad viņi izstāstīja savam mīļotajam dēlam. Un kas notikās? Notika tas, kad viņi samainījās vietām, tā kā notika tāds meliņš maziņš, kas izvērtās par milzīgu katastrofu. Un kur ir šeit tā būtība, ko es gribēju teikt? Es gribēju teikt, ka tēvs, kad viņš gatavojās iedot svētību, viņš izteica svētības vārdu savam dēlam, kur viņš tā kā, viņš sajauc viņus. Viņš svētīja cilvēku, savu dēlu, ar vārdiem. Un man liekas, tas ir tāds, iedomājies, cik svarīgi ir vārdi, tēva svētība šajā gadījumā. Un atnāk šis dēls, kurš tā kā paliek garām savu svētību. Un 33. pantā, tās pateica, 27.33, viņš atnāk tāds un saka, kas tad tas bija, kurš tā kā atnes man to medījumu, un es ēdu pirms tavas nākšanas, un viņi jau es svētīs, un tas, ko es svētīju, tas arī paliks svētīts. Ja viņš izteica vienkārši mūsdienās liekas, kas ir vārdi, es varu pateikt visu kaut ko, un ko tas maina. Tātad tēvs pateica svētību vārdus, un 34. kad Ēsaus dzirdēja sava tēva vārdus, tad tas brēgdams brēca un rūgti raudāja un sacīja savam tēvam, svētī arī mani, mans tēvs. Ja jūs vēlaties palasīt šo stāstu vairāk, bet tā būtība, kas man vienkārši, man liekas, bija izteikti vārdiska svētība, pēc būtības šeit bija, kurš atnāca, tas dabūja. Un cik tas viss ļoti ietekmē īstenībā viņa dzīves. Viens brālis, protams, viņi tur
uztaisīja kraši, apvainojas viens uz otru, viens aizmuka, bla, bla, bla. Daudz gadus tur vēl visāds, tur viss kaut kas notikās. Bet īstenībā Jēkabs, tas, kurš saņēma šo tēva svētību, no viņa izgāja ārā 12 ciltis. Bet par Ēsavu viņš īstenībā, no šita dzimtas koka, viņš principā tur tā. Viņš arī bija svētīts, viņam bija arī viss gana, un tad, kad viņi satikās, viņš arī saka, man nevajag to, kas tev, ka man jau pašam ir gana, es esmu arī svētīts. Jā. Bet tā doma par to, kad, ko nozīmē cilvēks, ko saka cilvēkam, šī satikšanās ar cilvēku, cik šis te gadījums, man liekas, viņš vienkārši milzīgi ietekmi atstāj uz cilvēku. Tas, jā. Ko var iedot viens cilvēks otram? Daudz ko. Un man vienkārši arī nāca prātā tā līdzība par to, kā sauc, ko brāļi pārdeva verdzībā. Jāzeps, tas ir tālāk, jā. Jāzeps, jā. Arī par šo situāciju, ka tā rīcība nāca, jā, viņi pārdeva viņu pašu brāļi, bet atkal, kur Dievs vadīja tālāk, un atkal viņš tieši bija par svētību, atkal viņa dzimtai, atkal tālāk, un ka viena cilvēka, tā kā teikt, darbība, rīcība, vai ka viņš tika skolots un mācīts un neizvadot cauri visām šīm lietām, kad atkal viņš pēc tam varēja nest svētību. Un man liekas, ka es tā arī nebiju nemaz padomājusies par tiem tēva vārdiem, cik ļoti mums vajadzīgi šie svētību vārdi, cik reizēm, kad ir kaut kāds lūkšanas par kādiem cilvēkiem, un piemēram, jūs draudzē, ka jums notiek lūkšanas, un pēc tam, kad tur izsauc kādu konkrētu situāciju, tas izsauc iesēdina krēslā, un mēs lūksim. Tad viss gaiso. Bet tā pacēt, tas ir, kas vairāk, man liekas, nekā tev vienkārši varbūt iedod naudu vai kaut kā tā, bet tā svētība, tā rūpe, tam ir tāda pieliekamā vērtība, kur tu neesi viens, kur ir ap tevi, un ja vēl aizlūdz par tevi, ir cilvēki nekristieši, kuri netic, bet un tā, ka tu pasaki, es varu aizlūgt par tevi, un viņiem tas īstenībā ir tik nozīmīgi, viņi to atcerās, viņiem tas ir tā, ka viņi arī pieķerās šiem vārdiem, vai ne, un atkal kaut kādām lietām, kas viņiem ir vajadzīgas, lai viņus pacelt tajā grūtākajā brīdī, lūkšanai, svētību vārdiem. Jā, viss. Īstumā šeit bija tas, ka tā bija tā Abrahama lūkšana, svētība, ka cik ļoti īstumā pravietis var, viss šis, kāpēc šis te Dievs vēs cilvēks, ja? Kad īstumā tas jau pat izmanās no Dieva. Dievs izmantoja cilvēku, lai izbrīvētu no Dieva svētību. Tas ir, šeit ir svarīgi. Tauta attopieties. Nē, attopieties, bet paturiet prātā par to, kā Dievs iet roku rokā ar to, kas esi tu, kā viņš grib lietot tev, un mums tas reizēm arī pietrūkst. Kas mēs paši esam, ko mēs varam dot citiem, jo mēs varbūt skatāmies atkal no šīs pasaules iespējām, vai ne, ko mēs varam dot, bet īstenībā mēs esam aicināti domāt atkal no debes valstības šīm mēs esam apdāvināti un ka mēs varam dot šīs svētības atkal cilvēkiem aiznest. Un šī ir tāda jauka atklāsme. Jo man liekas arī tā kā, Jēkabs ar Ēsavu divu brāļu, un Ēsavs bija vairāk arī, man liekas, tā kā mēs domājam. Tāds prototīps bez mūsdienu cilvēkam tur, ko man tā pirmdzimtība tāpat tā nomirš, un ko tad man viņa dod? Jā. Ko tad man viņa dod? Ka tā īstenībā ir tāda teologa, kas saka, ka viņš reāli parāda to, ka viņš vienkārši nicināja to, kad vispār nenovērtēt vārdu, vispār nenovērtēt vispār lietas. Un kad tāpēc viņš arī tika apmānīts. Tā kā viņam tika atņemts tas, kas viņam bija dots, jo pirmdzimtība nozīmē dubultu svētību. Nevis vienkārši tur vienu, bet dubulto. Un ka ja tu to nicini, tad tevi vienkārši apmānīs. Mēs varam aiziet pie viena... Tas varbūt nav par šo tēmu, bet par to pašu tēmu. It kā tā ir tā pati tēma. Es vienkārši, kas man galvā vienkārši šeit tad skan par šo tēmu no 146. psalms, kur ir teicis, ka svētīgs ir tas, kura palīgs ir Jēkaba Dievs un kura cerība balstās uz to kungu, viņa Dievu. Bet trešajā, ar to vajadzēja sākt lasīt, nepaļaujies uz dišciltīgajiem, uz cilvēku bērniem, kas taču nevar palīdzēt.
Redziet, vienā pantā ir teikts, nepaļaujas uz cilvēku, un vienu pantu izlaišot ir teikts, ka svētīgs tas, kurš paļaujas uz Dievu. Un it kā tev var tā kā, man liekas, te ir kaut kā jāizprot Bībeles dziļumu. Nu, kad tu nevari vienkārši vienu pantu paņemt, izraut no konteksta, jo arī jaunā darība arī saka, ka tu tur visi, kas paļaujās tur uz cilvēku, vai ka tur, ja tu tur novērtē un iedos tam bagātājiem, kas skaisti ģērbies viņam apsēsties, ja, un ja tu tur uz viņu gaidīs, tad tu tur neko nesaņems, kad īstenībā nepareizs mums varbūt reizēm skats par to, ka te ir teicis, jo cilvēks taču nevar palīdzēt. Bet es domāju, ka tad, kad tu esi bez Dieva gara un bez Dieva vadības, tad tas viss ir tāds īslaicīgs. Jo mums tomēr vajadzīga tā iekšējā primāra, mums vajag iekšējo dziedināšanu, iekšējo brīvību, tas, kas ko pirms tam, kad redzi vai ne, ka mums ir vajadzīgs. Iekšējo attīrīšanu tev īsti nevar izdarīt. Neviens tā nevarēs cilvēks. Cilvēks var būt lietots, palīdzot caur svētā gara vadību tev kaut ko, ir šīs dvēseļu kopšanas vai ne, piemēram. Tie ir gara vadīt cilvēki. Jā, bet atkal šeit ir tas, ka tev ir palīdzība nāk no tā kunga, jo mums bieži citētais, vai ne? Psalms 21. no kā nāk palīdzība. Tāpēc arī ir citi, kas saka, viņiem nevajag iet uz draudzi. Jā. Tāpēc, ka es runāju ar Dievu. Bet man liekas, ka tomēr, tik un tā, ka Dieva vārds saka, tev vajag blakus cilvēku. Jo tu esi izturīgāks. Es nesen dzirdēju tādu skaidrojumu par to, ko nozīmē, ka tur, kur ir tie 3, ja, ka to nevar to virvi tā pārot, vai arī, kad viens var nokaut 1000 un 2 10 000. Man liekas, kas tā par matemātiku tu var sarēķināt? Es nesaprotu. Un es... Atkarībā. Ko nogaidāt? Nē, vienkārši. Vienalga, ko tu arī demonus tur, es nezinu, vai vēl kaut ko. Bet es dzirdēju kaut kādu tādu, man līdz galam droši vien vēl nesaprotam tekstu par to, ka viņš sumējās savādāk. Droši vien tāpēc, ka tur ir tas 3. klāt vai, kad Dievu palīgs, jo viens tiešām, viņš var it kā daudz. Viens var daudz, bet 2 var vienkārši jau tur pat 10 reizes vairāk. Tas nav 2000, jā. Viens var nokaut 1000, 2 2000. Nē, tur ir 10 000, tā kā 5. Reāli vairāk. Tā ir kaut kāda dievišķā matemātika, ja tur ir klāt, 2 ir lūkšanās, jā. Tas ir tā kā pilnīgi cits cipars. Amen. Kaut kā es dzirdēju to skaidrojumu? Labi, neteikšu. Es vienkārši pat nesaputrojos, es dzirdēju par to štangu pacelt. Andrejs to nestāstīja. Kad nav tā, ka tu ķeries klāt, tā kā viens ceļ tur 200 kilo, ja, bet tad otrs, tā kā nāk un pieķerās klāt un 2 tā viņa paceļ, bet tas ir savādāk, ka katrs, jā, viņš stāstīja tajā tikšanās, kad katrs paceļ savu to, un tad viņš tik un tos. Es komēju tik un tā, lai gan es... Kad jūs kopā ceļat to vienu smagumu, bet jūs kopā... 2 atsevišķi. Katrs ceļat savu smagumu. Savu, un tā kā atšķirīgs droši vien sanāk. Varbūt tur ir tas knifs, kad atšķirīgas lietas, jo, piemēram, es varu varbūt uzšūt blūzi, ja man labi sanāk. Tas tie ir man 10 000. Bet tu jau nedarīsi to pašu. Tu, piemēram, izliks reklāmu, un tad mums kopā sanāks 10 000. Jā, amen. Vai ne, kad katrs, ja dara to savu specifisko smagumu ceļu. Laikam tā tas bija, redz, kā es palīdz Dievu, katrs nājās šī lieta. Šis neatrisinālais jautājums. Jā, mums nav jāceļ kopā, mums nav jāšķir kopā, jo tu ne... Jā, man nav jātērē tā teikt savus laikus uz šūt ar tev, ja tas nav vispār tas, ko es varu... Tieši tā, tu esi daudz spēcīgāk savā lietā. Jā. Un tad kopā sanāk tiešām 10 000 sekotāji. Ja man vienai, man tur 100. Maz ir. Tas nekas. Pagaidām. Tas jau pēc būtības baigi neko nemaina. Tieši tā. Mēs jau nepelnam ar to tik un tā. Tas nav mūsu mērķu vadības, vai tā teikt, kāpēc mēs to daram. Mēs esam vienkārši Dievs liek sirdī, mēs to daram. Mēs esam paklausīgas, pašas augam, pašas mācamies un īstenībā arī šajā procesā tik daudz, kad būt ar tevi kopā, vai ne? Kad ir kaut kādi jautājumi, situācijas, kas ir neskaidrs vai kur ir pašam cīņas vai kuras mācos, lai izprastu, kur tu pamudini, kur viens tev dod vārdu, piemēram, tu līdz galam varbūt no savu skatu punktu viņu vēl īsti nesaprot, bet tev ir savu dzīves pieredze, bagāžu un tā tālāk.
tu palīdzi atkal uz to paraudzīties no citas skatu punkta, dod pamudinājumu, pagrūtā vai ne, iet uz priekšu, un tad ir tāds, wow, jā, šis bija tas tā palīdzīgā roka, ko tu varēji sniegt no savas puses, lai es virzītos un augtu atkal izaugsmē attiecībās ar Dievu, būt garīgi izaugsmē un atkal varētu iet uz priekšu, mācīties jaunas lietas. Tāpēc īstenībā es negribētu būt nodalīt no cilvēkiem. Tomēr, vai ne? Tomēr, nē, es paturēšu, ir kaut kādas lietas, kuras jūtos ērtāk, varbūt paraudāt vienatnē, vai ne, bet ir savas lietas, kuras apzinos, kur man bija jāatklājās, piemēram, mācītājiem, lai es iznesu gaismā kaut kādas lietas un nenesu to vien pat to smagumu, vai ne? Bet tas ir tāds, tā kā, tas princips, kur es ticu, ka Dievs ir Devs, mācītājs, kurš tev ir arī kā, tā kā garīgais tēvs, kur tu ej, lai augtu un izaugsmē mums ir jānes kaut kādas lietas ārpus. Ne jau tāpēc, ka viņš visu var atrisināt, bet tas princips, kad es vienkārši izdaru to solis, uzticos, es nododu kaut kādu to daļu, lai būtu atvērta palīdzībai. Tā, cik ir spējīgi atkal, kurš katrs dod, bet es nepaļaujos vienmēr uz cilvēku. Nav tā, ka es vienmēr visu daru, lai tikai sagaidītu no otra cilvēka kaut ko. Es esmu brīva, es padalos, bet visa pamatā es tiešām apzinos, ka tā palīdzība nāk no tā kunga. Tā kā tā aptuveni. Jā, tā palīdzība nāk no tā kunga. Es vispār tādā ziņā domāju par... Piemēram, mēs bijām konferencē tagad, jā, un īstenībā cik ļoti daudz cilvēks var dot cilvēkam. Patiesībā ļoti daudz. Protams, ka tas materiāls, viņš tā kā jāapstrādā tik un tā tev vienatnē. Bet es domāju par to domu, par to, ko nozīmē paļauties uz cilvēku, ka tad, kad es reāli gaidu, piemēram, paļauties uz savu darbu, ka man būs alga un tam līdzīgi, es jau paļaujos uz cilvēku. Jā. Kad mans fokus visās lietās, ka viņš nedrīkst būt, ka es tā kā gaidu, ka cilvēks ir tas, kurš mani tagad novērtēs, ka cilvēks, pārsvarā jau tie neticīgi cilvēki, kur mēs vidē esam, ja, tur darba vietā vai vēl kaut kur, ka ja es reāli paļaujos, ka viņš tagad sāks tur domāt, ka viņš tagad iesprings par mani, ka viņam interesēs mana kaut kāda tur, es nezinu, labklājība vai mans tur kaut kāds apmierinājums, vai tas, kad, kaut kādi apstākļi, vai ka es paļaušos, ka prezidents tagad beidzot mums jauns prezidents, ka viņš mainīs visu un beidzot mēs varēsim dzīvot, ka tas ir tā kā naivi īstenībā un nepareizi. Bet tu aizskāri vienu momentu, kas man likās, jā, par lietu iztiesāšanu, ja, vai sūdzībām vai apsūdzībām, tur arī īstenībā Dievvvārds saka, no Baušas sadaļas un no visiem tiem noteikumiem, kur teica, kad izsūdzat viens otram pieskārēšu tam jautājumam. Tas ir labs īstenībā, es pielieku vēl vienu ķeksīti, ka patiesībā, kad Dievvvārds saka, ka mums ir savā starpā kaut kādas lietas, mēs varam atrisināt, kad un nav vērts, varbūt reizēm arī Dievu nevajag jaukt visur iekšā. Ka arī mēs kaut kādu pārspīlējam to, ka tur, ka mēs nedaram lietas, tāpēc, ka Dievs man nav teicis, bet Dievs mums ir, kā es vienmēr saku, mums te paurītī. Kā mans 5-gadnieks saka, smadzenes un prāts ir paurī. Man vismā liek lietot to. Īstenībā, jā, tas visi tie muļķīgie piemēri par to, kad es sēžu un gaidu uz Dievu, man tur ēst vai neēst. Come on, tev Dievs iedod smadzenes, tev ir prāts, tev ir īstenībā Dievs no sevi noņem arī diezgan lielu atbildību, ka tev ir arī grāmata, tev ir spējas lasīt, tev ir redzēt, tu esi apmācīts, tu esi izglītots, tu jau no bērnības esi analizējis lietas un māki saprast, kas ir labs un kas ir slikts, ka mums reizēm nav pat jājautā Dievam, kas man šodien jāvelk mugurā. Ne jau tas, ka viņam varbūt būt vispār globāli vienalga, bet principā, tu jau pats esi spējīgs analizēt, tu pats esi spējīgs pieņemt lēmumu. Tu pats tev jau ir mūsos ir iekšā tik un tā kaut kāds, sirdsapziņa, viņi var iemācīties, viņi var būt arī savādāk, nevis kā pēc mūsu, mūsu valstī kaut cik Bībeli pazīstama. Musulmaņu valstīs iespējams sirdsapziņa teiks, kad nogalināt. Tāpēc vienmēr saka, tas ir bīstam teikt, ka sirdsapziņa ir pareizi. Viņi var būt arī kulturāli. Un viņam ir nogalināt kristiešus.
kāpēc tu domā, ka sirdsapziņa tev nostrādās. Sirdsapziņa var melot arī, bet, kā viņa ir veidojusies, augusies, uzaugu zem tilta, vai esmu Romuls vai Rems, tad, es nedomāju, ka man būs tāda taisnības kaut kāda principi, ka tu gaidi no manis, ka es tā rīkošos, bet es tā nekad nerīkotos. Cik ļoti atkal Dieva vārds atvelk atpakaļ, kad ir lietas, kuras mēs varam savā starpā izrisināt. Mēs varam neiesākt skandālu, cik ļoti daudz ir īstenībā pamācībās, ir ļoti daudz teikts praktiskas lietas, kur mums nav jāiejauc Dievs iekšā. Šāds punkts es nebiju paskatījusies, bet atnāca. Tas nāk, tas tojās. Nē, jā, es arī saku, tāpēc bonus par to, ka īstenībā baušļi, viņi jau mūs arī aizstāv. Un tur ir ļoti daudz iekšā no tā, kad kāpēc jūs ejat tiesāties pie tur kaut kur. Te jau arī runa par cilvēkiem daudzskaitlī. Vai godāt un cienīt vecākus, piemēram. Tas jau arī liek mums būt ar cilvēkiem un respektēt viņu gribu, vai tur Salma pamācības runā par dēliem un meitām, kas nav klausīgs, tie ir apkaunojumi savai mātei vai savam tēvam, kad nepaklausībā, kas arī ir vienkāršotā veidā, parastā ikdienas, ka mums ir vajadzīgs klausīt vecākiem. Varbūt es negribu, man nevajag. Kad it kā te ir tas būt ar cilvēku, paklausīt viņu, vai nē. Kad tas tā mūsu izvēle. Kad Dievs īstenībā liek mums to, viņš mums pavēla pēc būtības. Klausīt cilvēkiem, jo mums ir daži cilvēki tādi, kuri saka, Dievs man nav teicis, ka man... Tev būtu jāklaus? Nē, man kaut kas vispār jādara draudzē. Jā. Kāpēc man vispār draudzē kaut kas būtu jādara, un Dievs to nav teicis? Šeit ir kaut kāda robeža. Smalka. Es pati vēl mācos. Tā kā jā. Bet arī viens no punktiem, tas, ko es gribēju teikt, protams, ne visi cilvēki tev var palīdzēt, un ir ļoti jāskatās arī pēc cilvēka augļiem. Kāda ir viņa dzīvesveids, kā viņš ir iesaistīts, ko viņš pats par sevi liecina, vai ne, un pāri visam tiešām vērtēt vai neskatīties, kur ir cilvēks, viņa garīgais stāvoklis, par ko runā, varbūt noteikti arī runā viņa apstākļi ģimenē vai kaut kādas tādas lietas, bet, protams, es neteiktu, ka pēc tas būtu tāds 100% kritērijs, jo, protams, mēs katrs augam un attīstamies šajās dzīves sfērās. Jā. Savus sapratnes līmenis pēc būtības garīgi, vai es vispār spēju. Mums gribētos, protams, ka mēs esam garīgi redzīgi, un mēs baigi tur visus augļus pazīstam, bet reizēm mēs ļoti sekli izvērtējam. Un izdaram secinājumus, ka man viņš nav jāklaus, kaut gan īstenībā varbūt cilvēks patiesībā ir daudz garīgi stiprāks, un viņš ir stabilāks, un viņam ir šie augļi vienkārši. Tāpēc, ka es nezinu, kādiem augļiem tas garīgais vecums droši vien arī jāņem vērā. Mēs vienmēr sevi augstāk novērtējam, vai ne? Es nezinu. Es laikam reizēm esmu paškritiska pret sevi, un kad ir varbūt no tā skatījuma, ka es nevienmēr savu vērtēju ļoti augstu, bet es cenšos būt vismaz ar tīru sirdi. Tas jau ir labāk. Un tas ir tas, ko es īstenībā padomāju, ka tu tā saki, par to, ka mūsu motīvi var būt netīri. Un ja mūsu motīvi netīri, kāpēc? Tāpēc, ka īstenībā es tāds garīgi nepildus kaut kādos jautājumos. Un tad es nepareizi vienkārši izvērtēju. Jā. Jā. Tā kaut ko piebalst. Nē, kopsavilkums var pateikt. Pasaka. Es beigtu, manējais, paldies, Laura, ka man deva iespēju par šo tēmu onlainā izvērtēt. Jo patiesībā tas ir tas jautājums, cik dziļi tu esi gatavs iet, jo lietas viņas ir ļoti reizēm tādas, kā Pāvils saka, miglains caur stiklu īstenībā. Es domāju, ka šis jautājums, viņš ir tāds miglains reizēm.
ka mums ir jāpaļaujās uz Dievu, mums ir jāmeklē Dievs, mums ir jāmeklē, un, protams, tīra sirds, tas ir ideāli, ja tas ir tīra sirds, un ka mēs varam redzēt, ka mums ir jārespektē arī kārtība, kāda ir uz zemes, kas nevaru apiet ikdienišķās lietas un pārkāpt kaut kādus parastus vienkārši principus, kaut vai sākot ar savu ģimeni, kurā es uzaugu, kad liekas, ka man neviens nav vajadzīgs. Protams, tas parāda uz vecumu, cik man ir, cik 11 gadi, 11 man ir. Bet par to, ka īsmā šī tēma ļoti labi paceļ tādas, man liekas, ka tāpat var nodefinēt kaut kādu vecumu. Cik es esmu nobriedis, lai atzītu to, ka man ir jārespektē zemes kārtība, un kad Dievs ir ielicis, viņš pat ieliek vadītājs valstī, viņš ieliek mācītājs, viņš noliek praviešus, viņš izmanto cilvēku, un ka nav tā, ka nejauši kāds kaut kur ir gadījies, un tāpēc man kā cilvēkam ir jāpakļaujās tik un tā cilvēciskai kārtībai. Es jau eju uz darbu, un man jau, man neinteresē, ko tu domā, ja? Bet es vienkārši daru to, ko man liek. Vai mēs varam tā arī Dievu valstībā? Tas ir daudz grūtāk. Vienkārši Dievs, ko Dievs var darīt, un Dievs var visu kaut ko darīt. Un arī cilvēks var daudz, ko viņš ir vadīts no gara. Bet tā pašā laikā arī neticīgi cilvēki mūs maina. Mums viņi ir vajadzīgi reāli. Mums viņi ir vajadzīgi, jo viņi mums parāda lietas, kas ir mūsos, un viņi parāda lietas, pie kā vispār mums visiem kopā jāstrādā. Tas ir mans secinājums. Malacis. Kamēr mēs tam miestā, mums būs ko strādāt, mums būs ko, tā teikt, augt un rūpēties par sevi, par citiem, un tāpēc pieaugam atziņā par to, kas tu esi un ka Dievs grib tevi lietot, un varbūt savām domās esi mazvērtīgs un nespējīgs, bet tas, kas tev nav iespējams, Dievam ir iespējams, un viņš grib tiešām rūpēties, izcelt tavu skaistumu un tiešām lietot to, un tu esi unikāls, un tāpēc noteikti ir kādi cilvēki apkārt, kam tu vari palīdzēt, kam jau tu esi palīdzējis, un nevērtē varbūt neiedala kritērijos, kad tava palīdzība ir liela vai kad ir maza, jo pat šajos laikos viens telefons zvans ir ļoti nozīmīgs un ļoti vērtīgs un liels. Tā kā apdomā šo tēmu, mēs joprojām aicinām padalīties ar kādiem komentāriem vai idejām par kādas tēmas pacelt, un lai šis ir par svētību tev, un turpini mūs klausīties un uzspied like, piesako mums. Jo tas palīdz atkal tālāk iziet šai podkāstam un aiznest, tā teikt, pievest cilvēkus vēl šīm tēmām un situācijām. Tā kā paldies, ka esi ar mums, un līdz nākošajai reizei.